Tikai ar vienu skriešanu varētu arī nepietikt. Ir sevišķi, ja mēs gribam sagatavoties tādai skriešanai par mežiem, kas būs Stirnabukā, kur būs jāskrien kalnos uz lejās, pa purviem, varbūt smiltīm smagā apvidā. Noteikti mums arī jāsagatavo muskuļu korseti, kā tagad varbūt modernā to sauc par dziļo muskuļu korseti vai angliskot jau par koru. Noteikti arī uz tādiem spēka vingrinājumiem vajadzētu pastrādāt, lai nenotiktu kaut kādas nepatīkamas atkal traumas, kas saistās ar mugurkaulāju, vai varbūt arī to, ka šīs locītavas nav tik labi nostiprinātas kā ceļi, gūžas, potītes, tad mums būtu nepieciešams arī vēl pastrādāt atsevišķi kā ar tādiem spēka vingrinājumiem, statiskiem vingrinājumiem, kas nostabilizētu arī mūsu pārējās locītavas un sagatavotu labākam, pilnvērtīgākam skrējienam. Tad sāksim ar šauri novietotām pēdām tuvāk. Kājām obligāti jābūt ir paralēli vienai otrai, lai pareizi, precīzāk strādāt augšstilba muskuļi. Šis vingrinājums būs vairāk nostiprinot šos ceļa locītavas, šos galvenos skriešanas muskuļus, kurus vajadzēs mums tieši kalniem. Vajadzētu arī pietupieties, sekot līdzi ne tikai kājām, bet arī kā mums mugura strādā, mums jābūt viņai taisni, deguns nevar pāriet ceļa locītavām pāri. Šādi, ja mēs veiksim pietupienus, izvērs vēl tās kājas, tad mēs varam pat iegūt traumas un muguras traumas. Tādi darbojoties nedrīkstam, ir jāsako pareizi līdzi. Tad pāriesim uz platāku atbalstu, kas vairāk ietekmēs mums jau gūžas daļu, gūžas muskuļus. Mēģinam tupties lejā, atkal jāliek kājas paralēli, ceļi jānotur, nedrīkst viņi izgriezties, neiegriezties, smuki taisni jāiet lejā. Un atkal jācenšas muguru noturēt pēc iespējas taisnāk un ar degunu neiet pāri ceļa līnijai. Tālāk pāriesim, kur ieslēgsies atkal vairāk sēžas muskultūra, izkupiens uz priekšu, kājas smuki paralēli un liksim varbūt rokas sānos un ejam uz priekšu, atpakaļ. Atkal izklupienā, lai ar kādi izklupieni būtu, vai tas ir vienkārši uz vietas darbojoties vai mainot kājas, vienmēr atkal jāskatās, lai atkal deguns neiet pāri ceļa līnijai, lai celis ir skaisti smuki iet uz priekšu, lai viņš nešķobās uz iekšu uz āru, un mēs atkal iegūsim spēcīgas muskultūru ap ceļa locītavu un ceļa stabilitāti vairāk. Ja ir runa par kalnu skriešanām, tāds būtu jābūt krietni spēcīgākām potītēm. Paturēsim varbūt pa kādām 30 sekundēm, 40 sekundēm. Ja jums tas ir jau pārāk viegli, var saliekties un izveidot dažādas citas pozīcijas, kur noturēties strādāt. Ja varbūt tas ir grūti, tad sākt ar pašu vienkāršāko, tikai kāju atraut no zemes. Tādā veidā trenējot potīšu stabilitāti, kas būs absolūti nepieciešama, lai uzskrietu jebkurā kalnā un vēl vairāk noskrienot pa kalnu lejā.